Narvesen ir kaut kas jauns? Eju, tiešām kaut kas jauns. Rienam skatīties. Atvainojos, jūs aizmirsāt samaksāt. Ir jāsamaksā? Man liekas, ka Narvesen dobes stenda produkti ir bez maksas. Bez palmueļas. Ok, varbūt es maz drusciņi ļoti stipri pārspīlēju. Bet ikdienas teiga patiešām var gadīties tāda situācija, ka tev vienkārši nav laika sekot līdzi tam, ko tu ēd. Šādos gadījumos es parasti paņemu kafiju, bulciņas un skrienu jūriņa. Par to, cik tas bija vērtīgi, cik tas bija veselīgi, vēsture klusē. Diemžēl tu atcerēsies tavs organisms. Un noteikti tev to atgādinās. Un tātad, ko man izdevās paķert dobes stenda, brutāli vienkārši pirmais, kas pagadījās. Šādi te zaļie salāti ar bietēm un sieru, vegānie, starp citu. Nutri-Score skala rāda, ka šeit ir B līmenis, kas ir diezgan augstu. Uzturvērtība ir diezgan augsta. Mango un ananāsu proteīna dzēriens, 40 grami proteīna. Es domāju, ka es jutīšos diezgan paēdusi pēc šādas te maltītes. Vēl tāds lakto jogurtiņš par 30% mazāk cukura nekā citos jogurtos. Nu un burkāniņi. Par burkānu veselīgumu es domāju, ka mēs nestrīdēsimies. Tagad es piedāvāju pagaršot, cik tas būs garšīgi un vai es jutīšos paēdusi pēc šādas maltītes. Nu ko, beidzot laiks paēst. Inčīgi salātiņi, te viss kaut kas ir, turku zirņi, bietīts. Es vienkārši nevaru apstāties. Salātiņi pirmajā vietā. Garšīgs proteīna dzēriens. Piena olbaltumvielas. Kruti. Nu, es jūtos ļoti labi paēdus. Sanāk, ka dobes stendiņš ir tāds veselīgais fast foods. Izcila alternatīva, ātri kaut ko paķer, paēd un nav nekādas sirdsapziņas pārmetumu. Paldies Narvesenam par dobes stendu.